Bet, kad daudzi ļaužu bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie Kristus sanāca, tad viņš runāja līdzībām. Sējējs izgāja sēt savu sēklu, un sējot, cita krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda. Un citi krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz, un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa 100-kārtīgus augļus. To sacījis, viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot. Bet viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, pēc vēlns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai tie netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens, ir tie, kas tie vārdu dzird, tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās, un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet kas labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nestami ar pacietību.